Tevi piespiež karot, tu neesi varonis. Tu esi upuris, nodots un izlietots svešiem mērķiem. Tu negribi mirt, bet kāds jau ir izlēmis, ka tava dzīvība nav vērta vairāk par lētu patronu. Tavus vecākus, kas 18 gadus tevi audzināja, mīlēja, sargāja, neviens neprasa. Viņiem atņem bērnu un iemet asinīs, it kā viņu mīlestība nebūtu nekas. Tie, kas paši nekad neriskējas, sēž drošībā un spēlējas ar nāvi kā ar kartēm. Viņi skatās šo slaktiņu kā izrādi, aplaudē un sauc malači. Mediji rijīgi rāda jauniešu nāvi, priecājas, barojas no ciešanām. Tie nav cilvēki. Tie ir plēsīgi izdzimteņi, kas pārdevuši dvēseles par skatījumiem un varas labvēlību. Jaunie cilvēki gaida mieru, bet daudz to nesagaidīs. Viņi paliks tur, izplēsti no dzīves, no mājām, no nākotnes. Bez vārda, bez sejas, bez kapa. Viņu sapņi, viņu mīlestība, viņu dzīvības. Viss aprīts karā, ko viņi neizvēlējās. Un asinīm ir cena. Ne tikai tiem, kas pavēlēja nogalināt, būs jāmaksā. Arī tiem, kas klusēja, tiem, kas līksmoja, tiem, kas sauc tā vajag. Metafiziskie likumi nav cilvēku rokās. Tiesas diena pienāk visiem, un jūs to nesagaidīsiet siltā krēslā ar mierīgu sirdi. Jūs sagaidīs augsta neizbēgama atmaksa, jo abas puses par visu samaksās.